dzīvības sulā, jā, jo mēs esam kā tāds gaismas koks. Mēs vienkārši esam šie te koki, jā, gaismas projekcijas. Un, jā, un vienkārši sajust sevi kā milzumu lielu gaismas koku, kura zari stiepjas debesīs un kājas dziļi zemē. Un koncentrējos vienkārši uz sirsniņu. Koncentrējos savā elpā, tikai elpa un izelpa. Un apzināti tad ļauj ieplūst savai elpai vēl dziļāk. Lai apzinās katra sirds vibrācija, savienojamies ar savu iekšējo avotu, kur notiek viss. Un iesim vēl ar apzinātu uzmanību savā sirds dziļumā, atverot vienu slānīti pēc otra. Tur, kur dzīvo dzīvības liesma, Kristus dzīvā Dieva liesma, kur dzīvo kaisle, deksme, mīlēt, just, elpot un apzināt visu savu esību. Sākumā apzinām ķermeni, vienkārši pateicībā sev, ka esmu šodien šeit, lai ieskatītos savos dziļumos, sirds dziļumos, savā dzīvības, Kristus dzīvajā liesmā, kas mīt katrā. Mēs esam Dieva daļa, kvēlojoša, vienmēr sildoša, un viņa vienmēr runā ar tevi. Un tavs mugurkauls, tava asa savienojās ar tavu augstāko esību. Šī asa iziet no avotiņa un iet tālāk caur augstākā es, dimensionālo asi vertikāli, avotā. Augstākā es patiesajā siltumā. Es atļauju sev elpot ar pilnu krūti, izdzīvot sevi, izjust sevi, izbaudīt sevi. Un šī vertikāli sastrābojās tagad ar augšu, vēl spēcīgāk. Ļoti klātesot erceņģelim Gabriels šodien ir klāt. Rāziels. Viņus nesaucu, jo viņus nevar nemaz tik nosaukt visus. Es ļoti pateicos visai erceņģeļu sistēmai, visai hierarhijai, Kristus klātbūtne.
Sananda kā skolotājs, Kristus kā savas misijas gājējs un Kristus dzīvā liesma, svētā gara pieskāriens, uzas esībai, īstais no mugurkaulu, lielās mātes kanāls pār visu, šeit un tagad, tagad un šeit, ļaujos plūsmām un izelpoju, izelpoju to, kas ir nospiedis, kas traucē, kas rada vēl iluzoro projekciju. Jā, sāstrāvojamies, sāstrāvojamies ar tavu augstāko esību. Mēs savienojamies tādā lielā kopējā laukā, vienoti, vienoti, vienoti. Un izelpoju Dievmāte pār visu. Viņa tiešām ar savu beznosacījumu mīlestības pieskārienu, ar savu tiešumu pieskarās katram, kas ir tagad un kas pievienosies vēlāk. Un mūsu ass no astes kaula ieiet zemes kodolā, stingri izejot cauri visiem līmeņiem, iecentrējās zemes kodolā, jo mēs kā būtnes, jā, mums ir vietiņa zemes sirdī, katram paredzēta, katrai dzimtai, kā tādā pīrāgā, jā, katrai dzimtai ir sava vietiņa. Un aiziet tad tālāk, ar vien tālāk, un aiziet visumā caurstrāvojās cauri. Un izelpoju. Jā, lai šī as iziet un sastrāvojās vienotā gaismas vertikālē, tavas sirds avots, zemes, dvēseles centrs, viņš kodols, tavas sirds. Lai verās šī sakrālā vissiltākā daļa, dzīvības spēks. Un izelpoju, 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 izelpoju. Jā, tu sajūti, kā tu kā liels gaismas koks atver savu kanālu, gaismas zarus, savu pārpilnībai savus zarus uz augšu, aiz saulē, jā, lai aiziet uz visās visuma saulēs, pirms saulē, kur ir dzimuši pirms elementi. Un no zemes
nāk šī zemes svētuma radīšanas svētais elements, jo viss, kas rodas, rodas mīlestībā. Mīlestība ir pār visu. Mīlestība ir tevī, mīlestība ir manī. Un patiesi vienkārša, pieņemoša un pateicīga. Ļoti, ļoti maiga un ļauj savā sirsniņā ievibrēt vēl tām emocijām, kas tur vēl ir noslēpušās. Tu esi šeit, lai būtu patiesajā plūsmā, zem vienotajā, zeme un debesis, debesis zeme, tēvs māte, māte tēvs, kosmiskajā šūniņā, pirmā elementā, dzīvības dieva liesmā. Ja, un ieiesim sevi vēl dziļāk un lūksim, lai caur Kristus gaismu kopā ar Dievmāti un Jā, Gabriels Lādu un Erceģeli Rāzielu noliksim savu piedzimšanas momentu, kad tu ienāci matērijā. Elpo, lai dvēseles nodomi, tavs skaistais zvaigžņotais starojums, kas nāk caur, ja, no visuma, ir ienācis piedzimšanas kanālā ar noteiktiem uzdevumiem, ar noteiktām vēlmēm, mostās ar tādiem paukšķīšiem un lobās nost, jo Kristus dzīvā Dieva liesma ir pieņēmusi visu zemes ceļu un ievibrē, ievibrē, ievibrē. Tu pieņem savu likteni 100%. Un izelpo vēl smagumu, kas laižās caur tevi. Jā, elpa paplašinās, dzīvības spēks un jauda atverās. Tu zini, ka tev ir garīgie spārni, un tu elpo. Un pieņemu savu piedzimšanu pilnīgi 100%. Es pieņemu dzīvi, es pieņemu dzīvību. Un mēģina elpot tā, lai ievibrē katrs centrs, krūšu centrs, un tu sajūti arī lejas diafragmu. Un kā enerģijas iet no vienas puses uz otru, kā miedarbojās, kad tu pieņem dzīvību, tu pieņem dzīves asumiņu, būt dzīvam, kustīgam, kaislīgam.
un izelpo, lai siltums atver jaunus apvāršņus. Tu ieraugi to, ko tu vēl līdz šim neesi redzējis. Apziņa verās, dievišķā apziņa verās, Kristus apziņa. Tik, cik tu spēj, un lai ir harmoniski, lai viss ir balansā. Un tās iluzorās plāksnes, kas traucēja tev elpot ar pilnu krūti, mēs ņemam nost, šobrīd atinstalējam veco sistēmu. Mēs izējām ārpus robežām. Tās robežas, kas bija uzliktas pie piedzimšanas. Tagad es iztīru visu savu piedzimšanas kanālu, un caur manu un kopējo gaismas plūsmu, caur divi gāju, caur sievišķo kanālu, caur mātišķo kanālu, atinstelējās tās destruktīvās formas, kas apzināti vai neapzināti ir ielauzušās mūsu struktūrā. Šeit un tagad noņemu, aiztaisu visus caurumus. Es esmu gaisma, es esmu mīlestība, un es kalpoju mīlestībai. Un tās enerģijas, kas nav mīlestība, iziet no lauka pilnībā un atinstalējās no iestrādātajās vietās, kā tādas šņurītes izņemās arī elementi. Tu esi brīva, tu esi radoša, tu esi pilnība, kosmiska dieva pilnība uz zemes. Un sajūti, kā tu iepeldi mammas laukā. Jūs elpojat kopā, vienoti, un Dievmāte ir mūsos ieskāvusi šo mīlestības eliksīra gaismu un pievienojās kopelpā, pievienojās māte zeme un mātišķā kanāla svētā plūsma. Būt mātei, būt sievietei. Es pieņemu savu ķermeni 100%. Es pieņemu sevi, pieņemu, pieņemu, pieņemu. Es pieņemu mātišķo kanālu līdz smielēm, dziļā pateicībā, paklanos sev, ka es izvēlējos būt sieviete, lai mācītos mīlestību.
un izelpoju. Tur vēl bailes virmo. Viņas vienkārši ļaujam, lai izskalojās, atbrīvojās. Hmm, tu esi svētīta un gaidīta. Tevi gaidīja dzimta. Viņa atvēra savus vārtus un zināja, ka tu nāksi. Deva savu svētību ienākšanai zemē, elpoju pilnu, krūti, un tu sajūti, ka tu elpo visa, kā tas mazais bērniņš. Varbūt tu sajūti, ka tu, kad ienāc šo mazu sevi kā mazu bērniņu, un tu vari pavērot, kā dzimta priecājās, ka tu ienāc. Tur ir riktīgi svētki, pateicība visai dzimtas esībai. Es pieņemu jūs un šo ģenētisko kopumu, jo tas ir vienots un izstrādājot savu ģenētisko kopumu, ja, izejot šos te apmācības un spēka gaismas evolūcijas mirkļus, mainās visa struktūra. Jā, visa šī te dzimtas kosmiskā būtība kā tāda, aiziet vecie ieradumi, skalojās ārā. Viss, kas tik ļoti sastāvējies, kristāli dzidra, tīra, virmojoša Kristus gaisma, atver tavu iekšējo sauli. Jā, un lūksim, lai tas, kas turēja pie iesīkstējušiem ieradumiem, vecās pasaules uzbūvētajām projekcijām, ļaujam mainīties. Plus svaiga, tīra, dzidra, pienaina plūsma. Viņa atjauno visu tavus esības plūsmu tavā, jā, aiziet aizmugurē, tagad uz lāpstiņām, jā, kur ir spārnu atvērums, lai tu vari atvērt sevi savā potenciālā. Vēl, vēl, vēl. Un izelpoju. Jā, var satikties izdzīvošanas bailes. Tas arī var būt. Tas ļausim visam celties, kas ir kā saka, ierakstīts un traucē izpausties, iziet ārpus rāmjiem. Jā, lai visi bloķējumi, kas traucē atvērt savu iekšējo spēku, spērt soli savā realizācijā. Tagad ceļās augšā. Jā, lai
orgāni atjaunojās, lai pārgramojās, kas tās situācijas, jo kuņģītis nes arī šo te informatīvo mm, barību. Jā, viņš ir vienots, gremošanas sistēma ir vienota gan informatīvā, gan barības. Tā kā skalojam visu ārā, lai visa informācija, kas tik traucējoša, iziet ārpus mums. Lai verās tava seksualitāte, sakralitāte, jā, lai dzīvā dieva liesma noņem visu, kas tur ir aizsprostots. Viņa tā kā izdedzina, izliesmo, nevis tās caur dieva tādu gaišu zilo, siltu plūsmu, jā, at, atverās savienojums sakrā, viņi iet visi lejas centri līdz ticības centram, verot iekšējo spēka centru. Jā, un nabas saite, dzimšanas dzīvības savienojums. Jā, kas savieno ar visu dzimšanas kanālu iztīram. Jā, lai ir tīra, pateicos visiem procesiem, kurus es izgāju. Un varbūt tās var kāda sajust savu pirmo kliedzienu, kā tu paziņoji par sevi šeit ierodoties. Cik skaļi, cik brīvi, cik kaislīgi. Un iezelpo, vai atbrīvojās jebkura spriedze no jebkuriem laikiem. Vienkārši caur brīvu plūsmu es atļauju sev brīvi izteikties, runāt no sirds un dvēseles, paust sevi un būt dievišķajā kanālā, šajā kanālā, dziļā cieņā un pateicībā mātei zemē, ka tu pieņēmi mani kā savu bērnu, baroji, ja, un ļausim, lai atzimst šis smaragds zaļais savienojums, lai potīties atjaunojās plūsma, atraisās vēl saites, kas traucē iet savus ceļus. Viss, es izvēlos būt pati, es izvēlos sevi, es esmu uzticīga sev. Jā, un tā savienojos. Jā, lai līdzsvarojās, nolīdzsvarojās puses, un arī visi pārākumā elementi, kas ir izpaudušies caur paudzēm, caur vīrieti, caur sievieti, jā, lai noņemās šī pārākuma projekcijas un ienāk pieņemšana, ka tu pieņem katru, kāds viņš ir. Un
pateicībā, pateicībā, pateicībā sastājusies ir ļoti dzimtas, tā kā pa, dzimtas vīrieši un sievietes, vismaz es viņus sajūtu. Es pateicos katram savā dzimtā, kas iznesa sevi. Es pateicos katrai dzīvībai. Es pateicos katrai sievietei. Ļoti, ļoti par to svētumu, ko tu nesi. Un lai iztīrās arī šis kanāls no tām, kur ir bijušas nepiedzimšanas, noliegumi, lai noņemās pieprasījumi. Katrs ir ļoti gaidīts. Un mīlestībā tagad ieskauj mātes zemes, dievmātes, pasaules mātes, visuma mātes, gaisma un tiek samīlēts katrs, katrs tavā dzimtas plūsmā. Vienkārši elpo un vēro. Un iespējams šī nerealizētais, kas potenciāls, kas nospiedis, viņš mostās tagad. To varbūt var sajust tādā krūšu rajonā vai kaklā kamols, nepateikts, neizdarīts. Ļaujam, lai izlīdzsvarojās. Jā, kas nav pateikts, aizvainojumi, dusmas, visu liekat to, kas jums nāk. Dziļā cieņā katram, 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 mīlestība pār visu. Lai verās dzimtas potenciāls, spēka plūsma, gara plūsma, svētpilnības plūsma. Un sajūti, kā māte zeme caur saviem avotiem skalo visu tavu sakņu sistēmu. Tā kā tādu marli. Jā, tīra, skalo, atbrīvo, viss atdzimst tīras saknes, brīva plūsma, droša, un es izvēlos mīlestību. Esmu mīlestības kanāls šeit uz zemes. Dieva bērns, tu esi unikālā gaisma. Tagad jau tu vari sajust sevi planetāri vienoti kopā, kad tu sajūti mātes zemes spēku, mīlestību un maigumu, kas pieskarās tavām saknēm. Noņem visu lieko, pieskarās tavām pēdiņām, izgaismo siltumā un tādā smaragdzidri pērļotā, tādā varavīkšķu rasas plūsmā atjauno tevi šūnu līmenī zemes struktūrā, tā mainot, jā, visu tavu sistēmu, būt dzīvam, būt draiskam, bērnišķīgam,
priecīgam un vizaļojošam, dejot, jā, ļauj ieplūst, var pakustēties, izkustēties, izvibrēt, jā, lai tā kustība ienes dzīvību tavā dzīvē, tavā ķermenī un caur mīlestības dodošo sirdi. Dodu tālāk, dodu tālāk, dodu tālāk. Mīlu, mīlu, mīlu. Kristus bērniņš, kas ir tevī, mēs ieskaujam ļoti, ļoti cieši. Un tu elpo, sajūtī pie savas sirsniņā iekļaut sevi maziņo. Tu elpo ar zvaigznēm, tu elpo ar visu visumu, tu elpo vienotā organismā, ar visu dzīvo, un tu esi viens vesels organisms. Un atļauj būt sev šajā plašumā, dzīvot no visas sirds un dvēseles, spēkā, jaudā, kaislē. Un dziļi pateicos visam sievišķajam kanālam. Pateicos katrai sievietei, vispirms mammai, vecmammai, vecvecmammai, jā, par šo turpinājumu, nes dzīvību, dod dzīvību. Un izelpojās vēl spriedze, kas, jā, kā tāds tauriņš atverās kaklā, cik var, vai vienkārši atver brīvo plūsmu. Kā sieviete ar taisnu mugurkaulu, kas skaidri zina savas vajadzības, apzina sevi, tur savas robežas, ciena sevi, mīl sevi. Un šī mīlestība caurstrāvojās caur tevi šajā vienotajā organismā, atbalsojās un ļauj sev dzīvot pilnu krūti, bērna priekā, savas balss īpašajā frekvencē. Un sāl, lai iestrāvo visas stihijas, lai uguns liesma, saule, dzintari, iespīd spoži, saulaini, ugunīgi, kaislīgi, dzīvību nesoši. Un izelpo, lai sastrāvojās dzīvā dieva liesma visos tavos centros, visā tavā sistēmā, ar gaisu, ar vēju. Jā, gaiss tiek visur, visur, tāpat kā šī dzīvā dievišķā
brīnum plūsma, tagad iziet cauri kanāliem, vēl un vēl un vēl. Un tad pieslēdzās ūdens. Viņi vienoti visi ir, bet vienkārši mūsu koncentrācija tagad pastiprināta iet ūdens skaņai, ūdens vibrācijai. Skalo, attīra, atbrīvo, kristāli dzidras, tīrs, virmojošs, vizuļojošs. Lūk, plūstamībā, lai top, plūst, uzticēties sev. Dievis gājas zemes spēks caur ļoti sūnainu zaļganu. Varbūt tur visas krāsas, varbūt brūnīga, kas dod šo zemes pilnības sajušanu. Dievis gājas, garīgais aspekts savibrē ar mūsu aspektu, ar mūsu iekšējo sievieti. Būt kanālā, Dieva gāja, es un pāri visam, visuma māte, ieskaujot šo sievišķo esību, kurā ir visas dievietes, un pavadone eņģeļu karaliene, visuma mātes aspekts, dzīvā dieva dzemdētāja. Pateicībā jums katrai par šo dziļo pieskārienu savai dvēselē, dzīvei un dzīvībai. Lai to priekā iedzirksteļo, ievirmo Ziemassvētki mīlestībā katram pateicos. Un pamazām varu doties atpakaļ pie sevis, savākt visu enerģiju vienā centrā un apzināt savu lielumu, savu esenci un savas spēku, lai mostās šis iekšējais spēks. Tad, jā, tu jau esi, kas šeit ir, jūs esat gatavas iet savā spēkā un savalkam visu sevi šeit un tagad. Tagad un šeit un tagad pateicībā, mīlestībā, maigumā salīdzvarojās, saharmonizējās un sastrukturizējās. Siltums krūtīs, siltums plūst caur tevi. Mīlu, pateicos, skauj.